Līkumojot pa Vecrīgas šauro ieliņu labirintu, var itin viegli aizmirst, ka aiz aicinošajām izkārtnēm un omalīgajām kafejnīcām slēpjas nami ar gadsimtu senu vēsturi, kuri piedzīvojuši dažādāko laikmetu gan posmi, gan to kritumu. Viens no šādiem namiem atrodas Mārstaļu ielā 6. Būvēts 17. gadsimtā, tas ir pabijis gan par elitāru dzīvojamo namu, gan par kafijas veikalu, kuru pārbūves projektu veica izcilais arhitekts Vilhelms Bokslavs. Savukārt 90. te pulcējās Rīgas mākslinieku bohēma. Tā bija tāda ļoti skaista, tāda faktiski īsta kazas aizstājēja. Es domāju, ka šī vieta bija tāda līdzvērtīga kā vecā kaza, kurā mākslinieki satikās hipija, tad šī bija īsti 90. gadu kaza ar citu gaisotni, bet patiešām tā kā Francijā te varēja justies. Tā. Un tad sākās tas sūrais biznes. Tad sūrā biznesā telpas izīrēja. Tā, lai ātrāk naudu varētu iztaisīt, tas bija hostelis, un faktiski hostelis bija kārtīgi meitmāja. Hosteļa laikā notika tā, ka, protams, tas estētiskais interjers, kas bija palicis no tiem māksliniekiem, tas nebija pieļaujams, tas vienkārši nebija saprotams, pareizāk sakot. Un tā viņi te ņēma un nopindzelēja visu kaut kādos dīvainos veidos to interjeru. Bet tagad, ja paskatās uz to interjeru, teiksim, atkal no cita viedokļa, ja? Viņi neko nav izmetuši ārā. Pēc apjomīgiem rekonstrukcijas darbiem šī nama biogrāfijā tiks iesākta jauna nodaļa. Tas taps par jaunajām rakstniecības un mūzikas muzeja mājām. Muzeja pamatlicējs ir aizrautīgs pedagogs, dabas zinātnieks un kolekcionārs Jānis Greste. Interesanta un daudzšķautņaina personība, kuru fascinēja gan sērkociņu kārbiņu, gan kaulu, gan rokrakstu kolekcionēšana. Iegūms šai ēkai noteikti būs izcilais saturs, ko mēs ienesīsim šeit pēc projekta realizācijas. Jo, kā jau mēs zinām, ir bijušas vairākas pārbūves ar dažādiem kultūras uzslāņojumiem, jau liekām sienām, dažādām opcijām, kas galīgi neatbilst šai vēsturiskajai ēkai. Protams, šeit ir ļoti daudz vēsturisku vērtību, interjera elementu, pati ēkas ārpuse un portāls jau mums ir pieminekļu sarakstā. Tā kā šī vēsturiskā substance mums ir jāsaglabā faktiski pilnā apmērā, cik to vien var izdarīt. Vērtību šeit ir daudz, un tas viss tiek ļoti, kā saka, saudzēts un integrēts visā jaunajā, kas šeit būs. Tā ir ļoti mājīga un silta ēka pēc sajūtas. Varbūt arī tāpēc, ka viņa ir sena, viņa ir sākta celt 17. gadsimtā, un tas ir laiks, kad arī latviski tika nodrukāti pirmie teksti, darbojās Rīgā Molīna tipogrāfija, un tas faktiski ir laiks, ar kuru arī sākās tāda latviski radīto tekstu attīstība un aizvien tāda laikmetīgošana. Vistumšākajā okupācijas laikā, 73. gadā, muzejā nonāca viens no mūsu kolekcijas lepnumiem, tas ir valsts himnas autora Baumaņa Kārļa flīģelis, klavieres mūzikas instruments. Mums ir ļoti daudz brīnišķīgu eksponātu, gan mūzikas, gan rakstniecības, gan teātra kolekcijās. Kā piemēru no tiem pašiem mūzikas instrumentiem es varu minēt gan šo te Baumaņa Kārļa flīģeli, gan Vefā ražotās Hamonda ērģeles pēc latviešu meistara oriģinālā dizaina, gan Jura Kulakova sintezātoru, kuru viņš ir lietojis skandalozākajos koncertos, Raimonda Paula bērnības violīti. Tādas ļoti patiesībā sirdi sildošas un lielus stāstošas lietas. Rakstniecības kolekcijās tie noteikti ir šie paši Grestas savāktie Blaumaņa rokraksti, Raiņa un Aspazijas saraksta, kas ir daļa no pasaules atmiņas mantojuma. Tās ir, piemēram, tāds varbūt, ka uzreiz šķietami nenozīmīgs, bet ļoti interesants Friedriha
Friedriha Nīčes Tā runāja Zaratustra darba eksemplārs vācu valodā 1900. gadā Leipcigā izdots, kuru Vilis Plūdons ir lietojis kā savu tulkotāja eksemplāru, un tas ir ar viņa tulkotāja piezīmēm, un kā mēs zinām, šis darbs ir ietekmējis ļoti daudz latviešu literātu, teiksim, gan mākslas, gan pasaules uzskatu. Augšējos stāvos, 2., 3. stāvā mums logu ailēs ir senie gleznojumi vēl saglabājušies fragmentāri, tie tiks, kā saka, atvērti un saglabāti un restaurēti. Tāpat arī pagalmā, kur ir kaimiņu robeža, tur ir tāda mūra siena, kur ir Henriksons gleznojumi saglabājušies apakšā. Tagad gan tas viss ir pārkrāsots, bet tas arī tiks atjaunots un eksponēts. Ja? Tajās vietās, kur teiksim, ir gludās sienas, tas apmetums paredzēts tāds robusts ar tādu senu pieskaņu, ja, kas nav tāds ļoti, ļoti izlīdzināts un glancīgs, ja, lai tā drusciņ tā garša arī ir tā vecā garša jaunajam izpildījumam. Vasaras periodā, siltajā laikā, tas pagalms tiks apdzīvots un izmantots arī kā tāds atpūtas brīdim, ja, jo diezgan jau būs daudz ko skatīt un staigāt, gan kāds cilvēks gribēs arī atpūsties un kādu pauzīti ieturēt. Ja. Tā kā pagalms ir piederīgs šai ēkai un viņi, protams, ir jāsakārto attiecīgi tā, lai tas viss skan kopā vienā melodijā. Saprast to, ka radīšana nav ekskluzīva prasme vai kāda ekskluzīva lieta, bet ka tā ir patiesībā katrā no mums un ka mēs ikdienā ik uz savu soļu varam būt radoši un ka patiesībā mēs tādi esam. Tādēļ mēs uz šīm mūsu radošajām personībām, uz rakstniekiem, komponistiem, mūziķiem šeit mēģināsim raudzīties vispirms kā uz cilvēkiem, kam arī ir bijis grūti radīt, kas ir gaidījuši iedvesmu, kas ir sagaidījuši šo iedvesmu, kas ir viņu kaut kā veicinājuši, kas ir daudzkārt arī prokrastinējuši, nolikuši darbu malā, nav spējuši pieķerties radīšanai, reizēm varbūt nokavējuši termiņus, bet vienalga beigās viņi ir radījuši spožus, pasaules un latviešu acīs cildināmus darbus. Un, jā, mēs skatīsimies uz viņiem kā uz cilvēkiem, kas ir līdzīgi mums ikvienam, un tādā veidā mēs varam varbūt ar viņiem arī nostāties blakus, sajusties līdzīgi, un sajusties līdzīgi arī varbūt savā šajā te radīšanas potenciālā un arī pamēģināt. Namam Mārstaļielā 6, tāpat kā vairākām citām ēkām Vecrīgā, ir nepieciešama gādīga saimnieku rūpes un vēsturiskā mantojuma atjaunošana. Šī ir lieliska vieta muzejā. Pašlaik ir svarīgi saglabāt ēkas autentiskumu un tajā pašā laikā piešķirot mūsdienīgu elpu. Esmu drošs, ka valsts nekustamiem īpašumiem, būvniekiem, arhitektiem un ēkas topošiem saimniekiem visiem kopā tas izdosies. Un vēl viena vēsturiskā ēka tiks atjaunota godam.